Labdien! Šī video virtuve turpmāko laiku jums būs Žāna. Šodien pagatavošu puķkāpustu omletē. Recepti atbalsta internetu veikals ķēcelē visi virtuves piedarumi vienā vietā. Tā man vajadzēs jau vārīt puķkāpusti, tos es vārīju 5 minūtes sāls ūdenī, tad sviests, kola baltums, skābs krējums un piens. Tā gatavs ziedkāpusts sadalu mazākos gabaliņos. Veidni ietalkoju sviestu un tajā lieku puķkāpustus. Un tagad olu baltums saputo. Tiem pievieno sāli un pienu. Nevajadzētu galīgi saputot, bet kārtīgi izmaisīt. Un lēju pāri kāpostiem. Un tagad, ja skābs krējums ir tāds, biezs, tad var pievienot kādu teju karoti ūdens. Samais visu kopā un atkal lēju pāri kāpostiem. Liek cepties, sakarsētā jau iepriekš cepas krāsnī 160 grādos minūtes 20–25. Tā līdz omleta kļūst tāda zeltaina. Varbūt arī mazāk laika aizņems. Šādu puķkāpustu omlete ir garšīgi, sātīgi un ļoti viegli pagatavojami. Brokastīs vai vakariņām. Man atliek novēlēt labu apetīti, veiksmi gatavošanā, balso, seko, iesaki citiem. Paldies par uzmanību! Šo receptu atbalsta internetu veikals ķēcelē visi virtuves piedarumi vienā vietā. Uz tikšanos!